Rinda Tukuma diennakts aptiekā šodien sastājusies nevis pie farmaceitiem, bet pie uz aknu veselības dienām uzaicinātajiem daktariem. Pirms doties uz kabinetu jāaizpilda anketa. Interesantākais jautājums ir par alkohola lietošanu. Tas ir dažādi atbilžu varianti šeit ir, bet, principā alkohols ir tas, kas arī aknas grauj visaktīvāk, manuprāt. Un kā tad jums? Uzskatiet, jūs draudzējaties vai nedraudzējaties? Es kādu brītiņu padraudzējos, un kādu laiku es nedraudzējos vairāk ar viņu. Jo teiksim, alkohols ir sevišķi šajos laikos, viņš traucē. Pēc tam radioloģija ar ultrasonogrāfu palīdzību veic bezmaksas ekspresa izmeklējumu, kur laikā tiek noteikts, vai aknās nav uzkrājies pārāk daudz tauku. Ziniet, nav tā kā cilvēkam slimos sirds un tikai sirds un nekas cits vairāk. Pārsvarā mūsu visas slimības tas ir kaut kādas lielas slimības kopums, un bieži vien sirds slimības tas ir aterosklerozes sekas, metabolisma, vielmaiņas traucējumu sekas, un viens no tiem rādītājiem ir arī aknu slimības, jo, ja cilvēkam ir problēmas ar vielmaiņu, viņam neslimos tikai aknas. Veselības dienu organizatori atzīst, ka aknas nav izvēlētas nejauši, jo tieši aptiekāri ir pirmie, kuri pat neskatoties kalendārā zina, kad tiek svinēti svētki. No aknas un šī visa gremošanas sistēma, tas ir vesela tāda rūpnīca, tāda kopīga, par ko ir tad jādomā, tas viens otru ietekmē. Protams, ka mums kā diennakts aptiekai, mēs jūtam šos cilvēkus, kas ir varbūt kādu lieku pīrāku ar lieku alkohola glāzi vēl iedzēruši, un tad ir sagaidām, protams, šie gremošanas traucējumi. Tukuma centra aptiekas veselības dienas organizē jau 3. gadu, un iedzīvotāju interese par tām kļūst aizvien lielāka. Pensionāram tas ir tā kā medus maize. Es daudz nāku šeit, kalplīvumu pārbaudīju un redzi un daudz ko nāku. Kad ir izdevība un kad zinu, kad ir. Ietaupījums maciņam droši. Ļoti, kā jūs domājat?